Kas parasti notiek, kad vīrs un sieva ir tuksnesī pilnīgi vieni un cerību uz glābšanos nav? Jums nav ne jausmas, tad laipni lūgti 1. jūnijā 18:30 Daugavpils teātrī. Sezonas beigās notiks Lugas 2 smiltājā pirmizrāde, kuras režisors ir Oļegs Šapašņikovs. Pēdējā Daugavpils teātra pirmizrāde šovasar ir ļoti vasarīga, es pat teiktu karsta, jo darbības vieta izrādē ir Tūkstnesis, kur ir ļoti karsta temperatūra, un tas atbilst tai tēmai, par kuru mēs šo izrādi veidosim. Proti, runa ir par ģimenes attiecībām, par to, kas parasti notiek ar cilvēkiem, kuri dzīvo laulībā vismaz 2 vai 3 gadus. Un tad jau zināms, ka parasti tādā gadījumā jau temperatūra ģimenē parasti jau ir liela, un brīžiem tas noved arī pie neatgriezeniskām sēkām. 2 smiltājā komisks stāsts. Tomēr jautājumi, kurus mēģina risināt galvenie varoņi, nav smieklīgi, lai gan konkrētajā situācijā izskatās tā. Mūsu izrāde domāta tiem, kuri vēl joprojām dzīvo kopā, kuri var vēl paspēt pieņemt lēmumu, kā tad savu laulību saglabāt, kā neskatoties uz visiem konfliktiem, pārpratumiem, turpināt būt kopā un tomēr veidot ģimeni un attiecības ar mīlestību. Izrāde 2 smiltājā tika izveidota pēc mūsdienu lietuviešu dramaturga Sigita Parulskīga Lugas, priekš kura šis darbs ir debija Latvijā. Atkārtosim, uz Daugavpils teātra skatuves komēdija 2 smiltājā pirmizrāde notiks 1. jūnijā 18:30.